Lasījums no 1. Samuela grāmatas 2. nodaļas, no 27. panta. Tad kāds dieva vīrs nāca pie Ēļa un tam sacīja: Tā saka tas kungs, es pats esmu atklājies tava tēva Ārona dzimtai, kad viņi vēl bija Ēģiptē faraona namā. Un es esmu tas, kas viņu izraudzīja no visām Izraēla ciltīm sev par priesteri, lai tas tuvotos manam altārim un tur iededzinātu kvēpināmo upuri, un lai tas valkātu efodu manā priekšā. Un es esmu tava tēva namam novēlējis visus uguns upurus no visiem Izraēla bērniem. Kāpēc jūs minat kājām manus kaujamos upurus un manus ēdamos upurus, ko es esmu pavēlējis nest manā mājoklī? Un kāpēc tu savus dēlus vairāk godā nekā mani, ka jūs paši uzbarojaties no manas tautas Izraēla pirmo augļu un pirmdzimušo dāvanu upuriem? Tādēļ šāds ir tā kunga, Izraēla dieva lēmums. Tiešām es biju teicis, ka tavam un tava tēvam namam būs manā priekšā staigāt mūžīgi. Bet tagad tā kunga lēmums ir šāds: tas lai ir tālu no manis. Bet to, kas mani turēs godā, to arī es pagodināšu. Bet kas mani nicina, tie tiks pazemoti. Redzi, nāks dienas, tad es nocirtīšu tavu elkoni un arī tava tēva nama elkoni, tā, ka nebūs vairs sirmgalvja tavā namā. Un tad tu ar lielu skaudību noraudzīsies uz visu to labumu, kas ir Izraēlam sataisīts. Bet visā tavā namā nākošās dienās nebūs neviena sirmgalvja. Tomēr visus es neizdeldēšu, atraudams tos no man altāra, lai tavas acis neizzīktu un lai tava dvēsele neiztvīktu, bet vairums tava dzimuma mirs vīra gados. Un tas tev, lai ir par zīmi, kas nāks pār abiem taviem dēliem, Hofnu un Pinehasu. Viņi abi mirs vienā un tai pašā dienā. Bet sev es iecelšu uzticīgu priesteri. Tas darīs pēc mana sirdsprāta, un tas būs manai dvēselei tūs. Tam es uzcelšu pastāvīgu namu, un viņš staigās manis svaidītā priekšā vienmēr. Tad ik viens, kas vēl atlicies no tava nama, nāks, lai mestos tā priekšā zemē par naudas artavu un par riecienu maizes. Un tad tas sacīs: pieņem mani kādā priestera kalpošanas vietā, lai man būtu kumos maizes, ko ēst. Lasīju no 1. Samuela grāmatas 2. nodaļas, no 27. panta. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Jo jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabaks jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Un šī lietā mans padoms ir tāds: tas jums ir pa labu, ka jūs pērn lietu iesākuši nevien ar darbu, bet arī ar labo gribu. Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labai gribai seko arī izpildīšana pēc iespējas, jo kur ir labā griba, tā ir apsveicama, un to, cik tā spēja, vairāk nevar sagaidīt, jo nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņu trūkumam, un viņu pārpalikums, lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts: kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabaks. Āmen. Žēlastība un miers
Jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Marks 12. nodaļā. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirtam pretīm un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā, un daudz bagātu iemeta daudz, un kāda nabaga atraite nāca un iemeta 2 artavas, tas ir 1 kvadrants. Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja: Patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo tie visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija, visu savu iztiku. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, atdari mums tavu vārdu patiesību un piepildi mūsu sirdis ar to, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Reiz kāda materiāli ļoti labi nodrošināta sieviete pieteicās uz sarunu pie mācītāja. Noteiktā dienā un laikā sieviete ieradās dievnamā, viņa bija paņēmusi līdzi arī savu civilu vīru. Un temats, kurš interesēja sievietei, bija šāds: kāda ir Dieva un baznīcas attieksme pret to, ka vīrietis ar sievieti dzīvo kopā jau daudzus gadus, nelaulāti vai neprecēti. Sieviete vēlējās gūt atbalstu no mācītāja, jo visi iepriekšējie mēģinājumi kaut kādā veidā salaulāties vai apprecēties tika viņas vīrieši noraidīti. Vīrietis tam nepiekrita, sakot, kāda gan tam nozīme. Mēs tāpat dzīvojam kopā, mums ir kopīgs bērns, un nav nekādas starpības, ir tas papīrs vai nav. Pēc sarunas dodoties prom no dievnama, sieviete pie izejas vēlējās veikt ziedojumu. Pie ziedojuma trauka viņa atvēra savu maku, rūpīgi atlasīja monētas un veica ziedojumu. Viņa ziedoja visu, visas mazās santīmu monētas. Viņa ziedoja visu to, kas viņai nebija vajadzīgs. Vairākus gadus atpakaļ man bija finansiāla iespēja atbalstīt kādus īpašu bērnu vasaras nometnes veidošanas. Un tas notika regulāri kādus 8 gadus pēc kārtas. Un par šiem gadiem, varētu teikt, viss jau bija labi atstrādāts. Vienmēr laicīgi tika atrasta vieta nometnē, kur to rīkot, tika sarunāta ēdināšana, tika atrasti nepieciešamie palīgi, atrast arī kādi mākslinieki un izklaidētāji, lai jautrāk būtu. Un vēl viss arī pārējais nepieciešamais. Līdz pienāca kārta 9. nometnē, viss jau bija sagatavots, atlika vien kā man veikt nepieciešamos maksājumus. Bet notika tā, ka es to izdarīt nevarēju, jo man nebija ko samaksāt. Un tad man ienāca domā kā tā ģeniāla doma. Es taču daru labu darbu, vai ne? Un Dievs jau to visu redz un zina. Tāpēc es aizņemšos no sava laba drauga šos līdzekļus, un Dievs jau man palīdzēs viņus atdot. Un ne jau man to vajag, un sev es to vēlos, bet
palīdzēt bērniem viņa nometnē. Gribēju kā labāk, bet man sanāca savādāk. Vēl daudzus gadus, ilgus, pēc tam es nespēju atdot šo parādu draugam. Kad mēs dzirdam aicinājumu, ir nepieciešams ziedot, tas mūsos izraisa dažādas sajūtas, vai ne tā? Atkal viņi par to naudu. Šie vārdi, kad tos dzirdu no ticīgiem, mani izraisa smaidu. Nauda ir tik interesanta tēma, un tik daudz būtu par to, ko runāt, jo īpaši baznīcas un tās mācības kontekstā. Bet tā ir tik ļoti negribēta, ka pat liela daļa mācītāji no tās pat atturās. Bet no tā, ka par to nerunā, mēs gudrāki nepaliksim. Kurš no mums var izdzīvot bez naudas? Jēzus arī šodienas tekstā runā par naudas lietām. Viņš nosēžas pretīm ziedojumu traukam un rūpīgi vēro, kuri cilvēki un cik daudz tajā ieliek. Vispirms viņš vēro, ka daudzi, bet ne visi bagātie, jeb turīgie, ziedot daudz. Tad viņš ievēro kādu atraitni, sievieti, kurai nav nekā, ko dot. Viņai pat nav pats nepieciešamākais, lai iztiktu. Bet viņa ziedo visu, kas viņai ir, vismazākās vērtības monēta. Un Jēzus izceļ šo atraitni, tam pievēršot savu mācekļu uzmanību. Vai viņš vēlas atraitni ieteikt kā paraugu? Jēzus šeit neslavē tos, kas bija daudz ziedojuši. Viņš nenosoda arī tos, kuri ziedoja mazāk, vai tos, kuri neziedoja nemaz. Viņš neteica, ka nabaga sieviete ir labāka un ka bagātie vai tie, kas daudz ziedo, kaut kādā veidā ir sliktāki. Vai Jēzus vēlas ieteikt nabadzīgiem ziedot visu? Vai tas nebūtu neapdomīgi un bezrūpīgi? Kā varu dot visu, kas man ir? Man jau tā nav ko dot. Es pats netieku galā. Bet es atkārtošu vēlreiz. Jēzus šajā stāstā nevienu nenosoda. Arī mūsu draudzē Jēzus nevienu par ziedojumiem nenosoda. Vai tas būtu mazs, vai tas būtu liels vai nepietiekams, vai arī pat par atturēšanos ziedot. Jēzus parāda, ka viņa mīlestība ir bez nosacījuma pret visiem cilvēkiem. Tāpēc Dievnams ir vieta, kur ik viens ir sirsnīgi aicināts un gaidīts. Neatkarīgi no tā, cik viņam ir līdzekļi. Bet arī Dievnamam ir nepieciešama nauda. Baznīcas un naudas saistība vienmēr šķiet ar tādu sliktu pieskaņu. Daži sūdzas, ka naudas nav pietiekami daudz, citi saka, es nemaz nezinu, kur tā nauda paliek. Un naudas lietās ir tik daudz nesaprašanās. Tāpēc ir nepareizi, ja par to nerunā vai izvairās par to runāt. Es kādreiz lasīju iesvētāmo kursā lekciju Draudzes praktiskā dzīve. Un, ziniet, 95% no iesvētāmiem bija pārsteigti, ka draudzi un arī visu baznīcu neuztur valsts. Un ka baznīcā nauda nekrīt no debesīm, bet pati draudze to uztur no saviem ziedojumiem. Un ziedo tālāk, lai uzturētu baznīcu un arī vēl maksā valstī nodokļus.
Tāpat arī visas nepieciešamās lietas, kas ir nepieciešamas, lai varētu notikt dievkalpojumi. Elektrība, granulu siltumam, puķes, sveces, vīns un oblates, saimniecības preces, pat lampiņas mazās, kas izdeg. Piemēram, nepieciešamie palīgi materiāli svētdienas skolai. Un vēl visas citas saimniecības lietas uztur pati draudze ar saviem ziedojumiem. Katru mazāko vai lielāko dievnamu remontu, kā logi, grīdas, soli, sienas, jumts, svētdienas skolas atjaunošana, kas šobrīd tieši arī notiek, arī uztur pati draudze ar saviem ziedojumiem. Un tos kalpotājus, kas patstāvīgi kalpo kā mācītājs, ērģelnieks, apkopēji, altāra dekorētāji, sētnieks, kasieri, grāmatvedi, arī tos pati draudze uztur no saviem līdzekļiem. Varbūt kādu arī esmu aizmirsis, atvainojiet. Tā, redziet, ir Kristus draudzes miedarbība. Vieni lūdz, citi dara, citi palīdz, citi svētdienas skolā māca, citi kalpo pie senioriem, citi pie sadraudzības galda, citi vēl kur. Bet visi ziedo savu laiku, darbu, lūgšanas un līdzekļus. Arī atraitni, ko Jēzus novēro, vēlas piedalīties ziedojumos. Viņa vēlas dot, cik viņa var, 2 artavas. Tas ir tas, kas viņai ir. Viņa dod maz, un tas ir pat ļoti maz. Viņa uzticas un paļaujas uz Dievu. Viņš līdz šim par viņu ir gādājis, ne ar lielu naudu, bet vismaz ar to vienmēr ir bijis pietiekama, lai dzīvotu. Viņa ar Dievu dalās visā, kas viņai ir, un paļaujās uz Dieva gādību. Dievs raugās uz atraitni, uz viņas darbiem, rīcību un bagātību. Jēzus redz daudz dziļāk un tālāk nekā tikai šīs 2 artavas, kas iekrīt ziedojumu traukā. Jēzus redz atraitnes sirdi. Un viņš saka, ka pat vismazākais ziedojums, un tam ir sava vērtība un nozīme Dievu priekšā, kas padara cilvēku svētīgu. Jēzus liek saprast, ka došana, dalīšanās un ziedošana nepadara mūs nabadzīgākus, bet gan padara bagātākus. Kā sacīja ķēniņš Dāvids, es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus maizi lūdzam. Vai esat kādreiz dzirdējuši kādu žēlojamies? Es ziedoju 10. tiesu, bet palieku arvien nabadzīgāks. Kāpēc Jēzus tik nopietni uztver ziedojumus? Vai tad Dievs ir trūcīgs un atkarīgs no mūsu dāvanām? Vai Dievs pats ir trūkumā un ka bez mūsu palīdzības nevarētu iztikt un tāpēc prasa no mums ziedojumus? Dievs nav ne trūcīgs, ne trūkumā, ne atkarīgs no mūsu ziedojumiem. Bet kāpēc ir šis ziedojums? Ziedojums ir pateicība. Tā ir pateicība Dievam par to, ko Viņš jau ir mums devis. Viss, kas mums ir un kas mēs esam, ir dāvana, nepārtraukta Dieva dāvana. Pati dzīve ir Dieva dāvana, ko Dievs mums ir devis. Un viss, ko mēs Dievam dodam pateicībā, ir tas, kas jau sākotnēji pieder Viņam pašam.
Mēs varam būt turīgi, netik turīgi, vai zem nabadzības sliekšņa, tam nav nozīmes. Svarīgākais ir tas, vai mēs ticam, ka viss, kas mums ir Dieva dots, un ka mēs varam paļauties, ka Dievs par mums rūpējas un arī rūpēsies. Runa ir par mūsu attiecībām ar Dievu un Dieva attiecībām ar mums. Un mēs nevaram par to nerunāt, jo tas ir bīstami. Proti, vai mēs saņemam svētību, vai mēs paši apzogam sevi. Klausīsimies, ko Dievs runāja caur pravieti Maleahiju 3. nodaļā, no 8. līdz 10. pantam. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar 10. tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jūs jau esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi viens kopā cits par citu mani krāpjat. Bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība. Un pārbaudiet tad mani šai ziņā, saka tas kungs Cebots. Vai arī es neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Šī rakstu vieta mums atklāja divus pretstatus, no kuriem vienu varam izvēlēties. Nolādēti vai svētīti. Jēzus atstāja templi un dodas uz pilsētu, kuras galā ir krusts. Jēzus pats atdos visu, kas viņam pieder, visu, kas viņš ir. Viņa mīlestība pret cilvēci maksā viņam dzīvību. Jēzus ziedo visu. Pateiksimies Dievam par to, ko viņš mums ir devis kā dāvana, jo bez viņa žēlastības mums nav nekā. Bez viņas gribas mēs paši neeksistējam. Nesīsim Dievam viņa dāvanas, dosim viņam to, ko viņš pieņem no katra nabaga cilvēka. Dosim priecīgi un ar pateicību Dieva ziedojumu šķirstā. Un tad pārbaudīsim, vai viņš mūs svētīdams svētī. Un ik viens, kurš meklē un domā, kur es varētu būt šajā stāstā, to atradīs tieši 1. pantā. Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretīm un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā. Āmen.